Savstarpējās spēles abas reizes noslēdzās ar rezultātu 2-1 pēc spēles metienos un abas reizes uzvarēja Jaroslavļas Lokomotīvi. Arī pie Tomarova komanda bija ļoti sīks pretinieks jebkurai komandai. Labs mūsēju uzbrukums 1-0. Un ļoti labi izdodas atkal mūsējiem nospēlēt. Labi pacīnās Gints Mēja aiz vārtiem, izspēle un 1-0 mača 8. minūtē. Līksmo Rīgas Dinamo līdzitēji klātienē Sandis Ozoliņš. 9. minūtē Sandis tātad izskatās ar mūsu vārtus. Gints Mēja ļoti labi šeit pacīnījās pret jauno pieminēto Ilju Ļubuškinu. Un lūk, kur atrodas Ozoliņš. Jau pašā vārtu priekšā atkal pieslēdzies uzbrukumam un gūs savus kārtējos vārtus Sandis. Ļoti aktīvi šodien spēlēt 4. maiņu. Var redzēt, ka visiem ļoti liela vēlme spēlēt ir. Tieši tā, visiem iespēja sevi pierādīt debijas sezonā Sarkanim un tātad Lokomotīvu labs uzbrukums. Sarkanai tempo vārtam nav. Un tikai trešais mats Haščākam. Tagad 2-1 Haščāks! 2-0. Lukā neizmanto savu izdevību. Lokomotīvu, bet Haščāks atgriežas Dinamo rindās ar gūtiem vārtiem. Teicam izdevību bija Lokomotīvai, bet ātrs pretuzbrukums 2-1. Haščāks ir precīzs. Pirmais precīzais metiens Haščākam, un šis ir 4. viņa metiens Rīgas Dinamo rindās. Trešā spēle un, var teikt, atgriešanās, var teikt, arī pa īstam pierakstīšanās veiksmīgi sevi. Haščāks apliecināja pārbaudas mačos, un Deivids Sarkanis pirmais periods kontinentālajā hokeja līgā, 3. vai 4. uznāciens uz ledus un 1. punkts. Un redzam, Koļesņiks gatavs nomainīt vārtos Kertisu Senfodu. Un tā arī notiek. Vienu 34-gadīgu vārdsargu nomaina cits. Un tagad bīstams uzbrukums un Telkvists. Pēc kā pusdien metienu. Ļoti veiksmīgi izdod šeit nospēlēt Indrašīm un 1-1 metiens. Teicam spēlē Gaļīmovs. Koļesņiks. Atvainojiet, Koļesņiks. Jā, Koļesņiks, Staņislavs Gaļīmovs. Labi izdevās aizteikt Mikam Indrašim. Tomēr cieši ar viņu vēl turpināja spēlēt. Aizsargs neļāva izdarīt nekavētu metienu. Redzam pēdējā brīdī uz ledus atrodoties Ļubuškins mēģina izsistrīt Mikam. Loģikovs. Metiens teicam spēlē Telkvists. Vēl 30 sekundes Lokomotīvai vairākums Kolos. Šajā vairākumā tur ritu zonā Lokomotīva un šeit sarīko pamatīgu burzmu. Ceļu rokas gaisā hokejisti, priecājoties par gūtajiem vārtiem, bet izskatās, ka šie prieki ir pāragri. Nē, vārtu gūmu nav. Piespiež ritu Telkvists pie lētas, pārdzīvo stipri Jakovļevs. Čerņikova izspēle. Ļoti aktīvi Ulstrēms cīņas vārtu priekšā, mēģinot pārspēt savu tautieti. 6. mainieki saspēlējis. Kolos. Tik paliek zonā. Ilga saspēle. Klub tur vārtu priekšā kāds no Lokomotīvu spēlētājiem. Spēle netiek apturēta. Kolos. Atspēle. Spēcīgs metiens. Ripāts priekšā. 4 Lokomotīvas hokejisti. Varbūt 2+2. 2+2 iespējams. Nīživiks. Jā, tā arī ir protokolā norādīts 4 minūtes. Miķelim Rēdlikam tātad 1-2 minūšu sots jau ir izciests un tagad 1-1. Dots Lokomotīvu hokejista Paļkovs pret Telkvistu. Daudz enerģijas jau viņš patērēja panākot ripu un bīstams metiens neizdots, bet tagad atkārtot iespējā Paļkovs to izmanto. Skaidrs šajā mazākumā. Tieši tā, pirmo reizi šajā sezonā šeit zaudē ripu rītnieks Kerliskajā vairākumā. Laba bija kā izspēle uzbrukuma zonā, bet jāsaka atbildē ar to pašu monētu, ar ko mēs pie otrajiem gūtiem vārdiem. Šoreiz mainieki, viena atšķirība tā, ka Kerliskajā mazākumā izdevās gūtu vārdu, bet Rīgas Dinamo bīstam uzbrukumu pieslēdzās sanāca kā aizsargs. Šoreiz uzbrukumam nevienu nebija uz zilās līnijas un vārtu gūms apaļ kolā. 6. un viņš kļūst par
labāko snaiperu savā komandā. Un pirmais vārtu gūms skaidriskajā mazākumā Jaroslavļai šajā sezonā un pirmais vārtu zaudējums vairākumā rīdziniekiem. Šeit vārtu stabs glāb mūsējos. Arvien labāks iespējas veidojas mājiniekiem. Šeit spēcīgs Gaļīmo metiens, arī patlec pie Buta. Varbūt ne tā skatāmākā spēle, bet 3 punkti no Jaroslavļas tiek aizvesti. 2-1. Rīgas Dinamo svin uzvaru. Jāsaka tā, ja kāds paredzēja rezultātu nelielu, tad tas nekļūdījās. 2-1 Rīgas Dinamo izcīna uzvaru un tiek pie kārtējiem 3 punktiem izbraukumā. Joprojām, jāsaka, ļoti labi spēlējām izbraukumā. Nu jau mūsu kontā ir 42 punkti 22 spēlēs pārliecinoši.